Tērbatas un Stabu ielas stūris saistīts ar dažādiem interesantiem notikumiem. Latvijas laikā studenti tieši ielas vidū uzklāja galdautu un sākas varenas dzīves. Padomju laikā interesantas lietas saistoties ar iepirkšanos trakajā bodē. Tā iedzīvotāji dēvēja pirmo pašapkalpošanās veikalu. Šis stūris iezīmē to lūzumu, kas ir pilsētas centram, un no tādiem jau seniem laikiem, jau no 18. gadsimta, šeit tā kā beidzās pirmā vecākā priekšpilsētas daļa, un tepat tās blakām, kur bija kādreiz karātavas un stabi, bija arī vārti. 2 kvartāli līdz Matīs ielai ir tādi, kuros noteikti tā kā pārēja no vissenākās priekšpilsētas jau uz tādu drusku jaunāku priekšpilsētu. Un tur ir dažādi pilsētas attīstības posmos, ir bijušas dažādas regulācijas, piemēram, kas noteica, ka 885. gadā, ka līdz Bruņinieku ielai nedrīkst vairs būvēt nevienu jaunu koku māju. Un līdz ar to mēs, es šeit dzīvoju visu mūžu, un es šo lūzumu vietu diezgan labi izjūtu. Man aiz muguras ir ēka, kurā vairāk kā 100 gadu bija latviešu grāmattirgotava, viena no slavenākajām grāmattirgotavām 19. gadsimta beigās, Elenberga Dederta veikals. Šajā ielā bija vēl citi arī latviešu grāmatu veikali, jo zemnieki, atgriežoties pa šo pašu ceļu atpakaļ uz vidzemi, bija nopelnījuši drusciņu naudeņu un arī iegriezās veikalos, kas šeit bija, un arī grāmatnīcās. Interesanti, kā uzvedās laucinieku sirgi, ieraugot tramvaju, kas 1914. gadā no Stabu ielas iegriezās Tērbatas ielā un nobraucis 2 kvartālus, pagriezās uz tirgus pusi. Tramvaja ceļu drīz izmainīja, bet 30. gados zirgus biedēja satiksmes autobusi. Tērbatas ielas 3 pēdējie kvartāli ierīkoti pēc 1860. gada. Vispirms uzcēla armijas noliktavas, tad fabrikas. Dāņu izcelsmes konservu rūpnieki Mortensens un Sērensens, grieķu tabaks rūpnieks Sasimakis un latvietis Kuraus. Padomju laikā līdzjutēji gāza apkārt sporta pili, kad tur spēlēja Rīgas Dinamo. Sporta pils pieder pagātnē, gluži tāpat kā senā koka ēka tai iepratī. Tādas mājas Tērbatas ielā uzcēla pirmie vidzemnieki, kas apmetās Rīgā. Centra cilvēki jau parasti dzīvo tā diezgan noslēgti un tā īsti nekomunicē, tad šeit ir savādāk. Šeit ir tāda lauka atmosfēra. Mēs te viens otru ļoti labi pazīstam visi, īpaši uz tā stūra, kas tur apmēram ap to stūru dzīvo. Uz tā stūra ir 7 krodziņi, ziniet. Šitā māja vai nekur, protams, visi zina, ka tur ir dzīvojis profesors Leonīds Vigners, bet viņi vispār ļoti muzikāla māja. Agrāk tur dzīvoja lielais čangaļu dziesminieks, kurš ir redzams teju vai katrā streiču filmā, Romualds Ansāns šeit pirmā stāvā. Kur zemliacē. Pašos augšā bēniņos dzīvoja Leļu teātra aktrise Dats Vītola, arī ļoti liela dziedātāja un muzikāla meitene. Tālāk šeit mitinās komponists, pianists un arī liels dziedātājs Imants Paura. Un tad faktiski no šīs plejādes pats pēdējais te ir pievienojies lielais pasniegs Dzeltenais, Ingvis Baušķinieks. Tā kā šī māja faktiski dziesminieks ziņā sit pušu manējo, kur mēs esam 2 ar Andru Bērziņu, tikai tādi baigie dziedātāji. Iekšā mežā bija viens nams, viens lustīgs nams, viens poļu nams, idrit vai kociņ poļu nams. Iekšā mežā bija viens nams. Pirmkārt, es nāku no Latvijas skaistākā novada. Es esmu dzimis nevis Cēsīs, bet es esmu dzimis Lejas Līgatnē, papīra fabrikā. Tur, kur iet vēl prāmas pāri Gaujai, un kur visriņķī Līgatnē skaistākās saucu Skāļupi, Skāļupis, Katrīnas, Gūdas, visu entie ieži, ja? Gaujas lielākie, tie ir ap Līgatni. Un Sigulda var iet atpūsties. Tas ir pirmkārt. Un otrkārt, es dzīvoju skaistākajā Rīgas ielā. Man tā ir sagadījies, ka tie cilvēki, kas piedzimst pareizajās vietās, automātiski turpina, teiksim, arī tur dzīvot tādās vietās. Tā kā tur viss ir pilnīgi kārtībā. Un Tērbatas iela, viņa tā iegājusi jau, pie sirds, pielipuse kaut kur. Jā, un Rūģi, ar visu tā kā vajag. Atceries, bija tāda ideja, kad Rīgas doma teica, ka varbūt mēs uztaisīsim šo
par tādu foršo gājēju un tādu promenāžu ieliņu. Es tur visu laiku īkšķi, lai tas tā notiek. 1939. gadā Tērbatas ielā 57 apmetās jauna ģimene – zobārsta Aina un diriģents Leonīds Vīgneri. Te izauga viņu bērni Ivars un Daina. Profesors Vīgners ir leģendāra personība Latvijas kultūrā, stingrs un erudīts skolotājs, ko ar pateicību piemin daudzas mūziķu paaudzes. Tad, kad bija koncerti translēti pa radio, mana brāļa, kur mēs visi pazīstam kā lielisku komponistu, pianistu, skaņu ierakstu režisoru un producentu. Un arī mans pienākums, kā nu kuram tas gadījās tajā dienā, bija to koncertu ierakstīt magnetofonlentē. Nu, un tad, kad atnāca mājās tēvs, tad viņš jau uzreiz šo pašu ierakstu nekavējoši noklausījās īstā skaļumā, nevis pusšukstus vai tādā pusbalsī. Un tā kā bija vasara un pavasaris un laiks bija skaists, tad loks tika plaši atvērts un bija skaists koncerts vēlā vakarā un viss bija vienkārši brīnišķīgi. Šī bija Papacīša vietiņa, kur viņš strādāja. Te viņš iecerēja savas interpretācijas, te viņš studēja partitūras, šeit viņš komponēja savas skaistās kora dziesmas. Viņam bija partitūra vienā rokā un mazbērniņi, viņam bija kā mazi lācīši, sakot, apkārt ap viņu. Viņam tas it nemaz netraucēja, tad, kad viņš bija iegrims darbā, viņam pārējais neeksistē, viņš bija ļoti koncentrējies. Papacītis jau bērns ļoti mīlēja. Viņam vienmēr bija portfelī viņa konfektes, kur viņš cienāja savus mazbērniņus un arī citus visus konservatorijā mazulīšus, tā kā to jau visi atcerās. Šeit cilvēki satikās tādi, kas ļoti, ļoti mīlēja muziku. Viņi runāja par muziku, par kultūru, par latviskumu. Ja? Tas tā bija viņa sirdslieta. Un centrā vienmēr bija tēvs, viņa varenā personība, tas turēja visus kopā. Ja tēvs kaut kur gāja viens, tad viņi atvadījās pie ārdurvīm, bet tad mamacīte vienmēr gāja pie loga. Un Papacītis nogājis lejā uz ielas, vienmēr pagriezās, paskatījās uz augšu, un viņi abi mīļi vēlreiz atradījās. Tad, kad 20. gados Sociāldemokrāta strādnieku partija sasniedz politisku lēmumu būvēt šeit tautas namu, tad šeit jau bija strādnieku teātris. Pie teātra iesvētīšanas ir bijis Rainis un Smiļģis piedalījušies, un režisors bijis Jurijs Jurovskis. Šeit bija iecerētas pilnīgi neiedomājamas lietas – baseins un sporta zāles un biblioteka un parāds laukums, kā smējās, kur varētu, teiksim, strādnieku sports un siseņi, respektīvi mans vecais tēvs arī bija siseņs, un tad es tā iedomājos, ka man vecām tēvām būtu bijis kars soļot, bet nekas no tāda īsti neiznāca. Mākslinieku gatve šo Tērbatas ielas neoficiālo nosaukumu apstiprina Taubes nams Bruņinieku ielas stūrī. Šeit dzīvojušas 4 lielas aktrises – Lilita Bērziņa, Lilija Ērika, Vilma Vārna un Māra Krauze. Mākslinieki Rūsiņš Rozīte un Henrijs Klēbahs, bet visilgāk operetes teātra mākslinieka Leonīda Mērkmaņa ģimene. 1944. gadā Leonīds ar sievu Vilmu Vārnu un dēlu Andri devās bēgļu gaitās uz Vāciju. Pēc kara viņi atgriezās Rīgā, bet dzīvoklī bija izmitināta Lilitas Bērziņas ģimene. Šeit bija atstāta un biblioteka, un baltais klavieris savā laika bija, un visas mēbeles, un viss, un Lilita viss saglabāja, un redziet, Mērkmaņa atbrauca, viņa gandrīz palika uz ielas. Lilita Bērziņa teica, kā, tā taču nedrīkst būt, jums obligāti jāiet pie manis. Tas jūsējā dzīvoklī. Mērkmaņu ģimene aizņēma 2 istabas koridoru galā, bet Lilitas Bērziņas saimē palika 4. Vakaros pēc izrādēm visi satikās virtuvē tā sauktajās ķēķa konferencēs ar ēstvārīšanu un kafijas dzeršanu. Mēs esam tiešām vēsturiskā istaba, kur dzīvoja slavenajā aktrise Lilita Bērziņa. Kā Andris teica, ka Lilita bija tik kolosāla, brīnišķīga kaimiņa. Andrim un Leonīdam, viņi taču visi, kas viņam darbs bija mājās. Un ne viņa žēlojas, redzēt, šeit taču blakus, kā principā smakas, lakas, krāsas, tas viss, neviena slikta vārda.
Pirms kara tieši uz šo dzīvokli nāca Maris Vētra. Nu, redziet, lieta ir tāda, ka Māris Vētra skaitās ļoti tūs radnieks Andrim. Viņš bija, viņa mamma un Andra vecā mamma bija māsas. Un vēl ir viena māsa, kurai bija Imants Krembergs. Un viņš arī šī mājā dzīvoja, tikai sētas pusi. Kad Lilitas Bērziņas ģimene saņēma citu dzīvokli, šī istaba kļuva par Andra Mērkmaņa darbnīcu. Te gleznots mātes aktrises Vilmas Vārnas portrets un ģimenes draugu, arī operdziedātājas Elgas Brahmanas portrets. Andris Mērkmanis bija daudzu latviešu filmu mākslinieks. Slavenākās ir Ezera sonāte un teātris, kurā viņš nospēlēja arī mazu lomiņu. Aicinam uz Lielo talku. Sestdien, 24. aprīlī no 9 līdz 2 vienlaicīgi visā Latvijā. Savu talkošanas vietu jautā Lielās talkas koordinatoram vai meklē www.talkas.lv. Bezmaksas maisus saņem talkošanas vietās pie atbildīgajiem pašvaldībās, Rimi un Superneto veikalos visā Latvijā. Piepildītos maisus atstāja oficiālajā talkošanas vietā un informē talkas atbildīgo. www.talkas.lv. Vēlies atpūsties no Latvijas ziemas? Dodies ceļojumā, neizejot no mājas. No Filipīnām līdz Bulgārijai. No Floridas līdz Kanādai. Vietas un ainavas. Notikumi un cilvēki. Tradīcijas un krāsas. Ļauj savai sirdī gavilēt. Dokumentālais cikls Pārsteidzošā pasaule. Svētdienās 11. no rīta LTV1. Pa Latviju es gribēju teikt, ka varbūt vairāk mēģināt ar darbiem panākt, nevis ar muti. Tāpēc mēs arī sportā nekad nesolam zelta medaļas. Mēs vienmēr sakam, ka cīnīsimies pa viņām. Es būtu gatavs atteikties no zelta, lai tik brālim tiktu bronza. It kā jau uz piedestāla kāpju viens, un tas bleķis it kā ir man, bet patiesībā tur aizmugurē ir vesela komanda. Mēs izvirzam mērķus, un tad arī rezultāts būs pavisam cits. Darām kopā ziedošai Latvijai. Viduslaiki. Īsta sensācija. Robinam Hudam izrādās ir meita. Tikpat veikla, taisnīga un drosmīga. Turklāt viņa ir Keira Naitlija. 19. gadsimts. Uz randiņu aicina Oskars Vailds un Keita Blanšeta, Minija Draivere, Ruperts Everets un Džuliāna Mūra. 20. gadsimta sākums. Helēna Bonema Kārtere, Emma Thompsone, Antonijs Hopkins un Vanessa Redgrēva. Visiem māca cilvēcību. Sagatavojies! Zvaigznes tiekas aprīļa svētdienās 9 vakarā LTV1. Veiksme, intuīcija, prāts. VIP. Tā ir jūsu panākuma atslēga. Tiekamies Erudītu ložā. Jaunā, aizraujošā, oriģinālā televīzijas spēlē VIP. Katru svētdienu no 11. aprīļa bez 10:07 vakarā LTV1. Par saimniekošanu un izsaimniekošanu. Par to, kas notiek un kāpēc notiek. Mēs gribam jums atklāt, kādā valstī dzīvojam de facto. Ieraugi mūs ātrāk. No 11. aprīļa de facto jau bez 10:08. LTV1. Skaties un domā līdzi.
Terbats iela pie Matis iela interesanti divas ēkas. Ļoti stautas, skaistas, bagātīgas. Un šīs ēkas saistīta ar Ikšķuves novadu, jo tas, kas būvēja īpašnieks, zemes gabala īpašnieks, bija Ikšķivs von Gildeband, barons Alfreds. Un šis barons pasūtīja, protams, pie toreiz ļoti populāra arhitekta Vilhelma Boksova no sākuma stūra māja Terbats 65 1902. gada un vēlāk 1903. gada Terbats iela 63. Abas ēkas ļoti skaisti plaši dzīvokļi. Ļoti daudzi baroni pa ziemu vai vācu aristokrāti pa ziemu dzīvoja Rīgā, bet vasarā izmantoja savas muižas. Toreiz 1902. gadā šī gruntsgabala ļoti bieži apūda. Līdz ar to būvēt šo māju bija izveidots tāds ļoti augsts pacēlums. Tā galvenā sajūta, ka tu 3 paudzēs dzīvo šeit, ir tāda vietas piederības sajūta. Un tad, kad tu kaut kur esi varbūt drusku tālāk aizbraucis, un īpaši, ja tu nāc mājās no upes puses, kā es saku, tad kad es ieeju Terbats ielā un pārēju pāri Elizabetes ielai, tad man ir tāda sajūta, ka es esmu atnācis pie sevis mājā, tā kā tādā Ņujorkas mazajā Itālijā. Poētiskākais es atminos pie Terbats ielas tirgus vārtiem. No rītiem salasījās vīri ar motocikliem un blakusvāģiem, un uz blakusvāģiem bija virsū uzmontēti ribzāģi, un tad, ja jums vajadzēja sazāģēt malku, tad jūs varējāt sarunāt, viņi atbrauc pie jums un to malku sazāģēja. Visburvīgākā Terbats iela ir vasaras brīvdienu rītos, īpaši, ja vēl tā pāgrāk tu izēji, tad liekas, ka tā iela ir pilnīgi izmirusi un nav cilvēku, un tad var nodoties arhitektūras baudīšanai. Dams, kas ir man aiz muguras, man ir ārkārtīgi nozīmīgs, tāpēc, ka šajā mājā pēc Pirmā pasaules kara un arī pēc Otrā pasaules kara dzīvoja laikam jau slavenākais, nozīmīgākais latviešu grāmatu kolportieris Acis Freināts, kurš ir arī sarakstījis ļoti tādu interesantu grāmatu par savu ceļojumu pēc 1000 latviešu grāmatniekiem. Milzīgs prieks ir tuvu pāri ielai diagonāli dzīvot, jo es savā laikā, kad studēju, tad faktiski es tā kā pētīju tieši Latvijas kolportāžas vēsturi. Namā, kas atrodas pāri pretī pa diagonāli, kādreiz bijis Birutas Skujnieces intīma teātris. Andra Vilka sievas ģimene te dzīvo jau 70 gadus un atceras kaimiņu spožo aktieri Žani Katlapu. Nams pieder burinieku kapteiņu un būvētāju Miķeļa Bara pēctečiem. Kapteinim esot paticis stāvēt pie stūra loga 3. stāvā, jo tā viņš esot jūties kā uz komandu tiltiņa. Padomju laikā 1. stāvā atvēra 1. pasta nodaļu Rīgā. Lai gan pasta te vairs nav, indeks LV 1001 joprojām rotā nama iemītnieku vēstules. Teritorijā, kur tagad ir notīrīta, bija kādreiz Dečmaņa un Potreki, tāds kā autoserviss un esot bijis labākais Latvijā tajā laikā, vismodernākais ar visādām apkopēm. Bet man vairāk šī teritorija personīgi asociējās ar bobsleju, jo tad, kad Latvijā dzima bobslejs, tad es gandrīz katru dienu redzēju šeit upatnieku, ķipuru, zīņtekmani, jo te bija arī kā darbnīca, un labajā pusē ir bijusi rūpnīcas traumas ēka, kura kādreiz piederēja arī Augustam Kuravam, kuru pēcteči vēl tagad dzīvo šajā pašā vietā. Un, slavenās kafijas dzirnaviņas, jā, tās mēs visi atceramies. Man palicis atmiņā arī tas olas cepējs ir, jā, un tā. Un pretīm rūpnīca Kāja, no tiem brandiem ir, protams, Šprots ceļā, un tas jau ir tāds starptautisks brands. Pirmajā stāvā, tur, kur mums tagad bērnu literatūras centrs, tur bija izvietoti tie konvejeri, kur tika ražotas tās skārdenes, skārdbuņģis, un tas bija tāds traks elektroksnis. Man, protams, mūžam neienāca nekādā veidā galvā tas, ka man būs kaut kāds sakars ar šo ēku pēc tam. 87. gadā jau, kad mēs tā kā pārņēmām šo ēku Nacionālajai bibliotekai, paralēli bija tāda vienošanās, ka uz laiku šeit būs arī Elerta eksperimentālais teātris studija, kas bija diezgan tāds interesants. Viens no pašiem pirmajiem, kurš sāka veidot tās neformālās un mazās teātra grupas, kuras bija ārpus tiem valsts
publiskajiem teātriem. Tas arī tā kā ir šīs ēkas piemiņas zīme. 1890. gada Nikolais Vruks sāka te attīstīt tādu nelielu fabriciņu, izbūvēja mūra ēku, kur sāka ražot spundes priekš mucam. Ar laiku, protams, mucas izgāja no aprītes, parādījās daudz vairāk pudeles, parādījās cits iepakojuma materiāli, un attīstījās arī reklāmas rūpniecība. Un uz šeit 1902. gada atnāca Haims Birmans, skārdnieku firma pastāvēja jau vairākus gadus, un viņš sāka ražot visāds skārda izstrādājumus, jo tāds metāla buņģis bija vajadzīgi daudz kam. Tabak, cigaretēm, cepumiem, konfektiem, protams, zivju konserves. Pēc pirmā kara tomēr Haim Birmans ir bankrotējis, un viņa vietā atnāca 1920. gada uz šīm ēkam Arnolds Sorensen. Jo faktiski zivju konserves sāk ražot šeit zivju konserves, un faktiski tas ir firmas kājas pirms sākumiem. Var jau būt, ka tā ir iedomas slimība, bet katru reizi, kad es kāpju pa šīm kāpnēm, man liekas, ka te vēl joprojām smaržo pēc zivīm. Tāda sajūta dažreiz ir, ka viss ir piesaucies ar mūsu šprotītēm un ķileviņām. Šajā ēkā mēs glabājam dažādus reklāmas materiālus, vēsturiskas afišas un plakātus un citus, teiksim, nelielus iespējdarbus, kur ļoti tieši atspoguļo dažus objektus. Iecienīti Arnolda Sērensena ražojumu. Te var redzēt, ka Sērensens ir ražojis arī svaigas gurķīšus. Un ir arī bijuši salīti gurķi un saknes un sēnes, gailinis un baravikas. Salsūdeni ir tik garšīgi izskatās. Te arī ir Arnolda Sērensena 50 gadiem veltīts buklets. Fabrikas ēkās atrodas arī restaurācijas nodaļa un biblioteku attīstības institūts. Un ir pašiem savs pagalms, kur svinēt svētkus. Šajā kvartālā tiesa gan ap stūri uz Stallinas ielas ir māja, kur es esmu dzimis. Būtiski nospiedumu ir atstājis šī milzīgā ēka, kas ir celta pēc Otrā pasaules kara, jo šo ēku uzcēla īpaši Padomju armijas augstākai vadībai, ģenerāļiem un visādiem pulkvežiem. Un viņi te saradās ar ģimenēm un bērniem. Un šajā visnotaļ latviskajā rajonā mēs pirmo reizi sastapāmies ar tautu draudzību un internacionālismu, sevišķi vakara stundās un pagalmos. Mana māja, kur es tagad dzīvoju, bija pirmā māja, viena no pirmajām mājām Rīgā, kur nekad nav bijusi malkas apkura, kur bija uzreiz pat sienās bija siltums un tam līdzīgas lietas. Bet es esmu piedzīvojis bērnību, kas ir saistīta ar malkas apkuri, un šajā absolūti necelajā mājā bija viens tāds malkas veikaliņš. Ar veco mammu nācām šeit un pirkām malku. Riņķos bija tādas speciālas stīpas vai riņķi. Es domāju, ka vecāki cilvēki atcerās diezgan labi tādas lietas. Savukārt šajā mājā virs Vartrums dzīvoja Austis Kuiņa, un te esat bijuši ļoti jauki vakari, un Austra esat rakstījis arī dzējoļus vienkārši uz sienām. No Brīvības ielas pie Jaunas Gertrūdas baznīcas ir tāda šaura ieliņa, kas faktiski iziet uz Terbatas ielu, un šī ieliņa saistīta ar mūsu ielas dzelzceļa vēsturi. Jo 1882. gada, kad Eugène Dupont inženieris nodibināja firmu, kas apkalpoja ne tikai dzelzceļus kā iepriekš, bet arī jau zirgu dzelzceļu, līdz ar to viņš iegādājas arī šo zemes gabalu, un šeit sāka būvēt visādus staļļus. Līdz 1897. gadam, kad šo zemes gabals pārgāja Rīgas zirgu ielas dzelzceļa īpašumā, šeit bija uzbūvētas 16 būvēs visāds. Un uz šodien varbūt saglabājas kā 2 būvēs. Un viena no vecākiem 1868. gada būvēta Bekerējā. Tā jau ir pēdējā vai vienīgā vieta, tāda neapgūta vieta centra rajonā, kas ir pilsētas attīstības plānā iezīmēta kā dabas pamatnes teritorija. Un izmantošanas mērķis ir publiska iedzīvotāja atpūtas vietas, skvērs, parks. Ir gatavs tehniskais projekts. Mums ir izkristalizējies viedoklis par to, kāds finansējums ir nepieciešams. Ņemot vērā šo kultūra vēsturisko centru,
Šīs iezīmes, visu, kas ir, mēs radām mūsdienīgu šim laikmetam atbilstošu. Un lai arī tas nebūtu tikai kāda stila atdarinājums, lai cilvēki šeit nāktu, lai viņiem šeit patiktu un lai viņi šo zaļo zonu izmantotu. Pašā skvēra centrā ir valsts nozīmes diškoks, Pensilvānijas osis. Šeit ir ļoti nepieciešams šī skvēra izveidošana, lai šie koki varētu dzīvot. Parkā paredzēta arī publiskā tualete un suņu pastaigu laukums. Cerams, ka labo pašvaldības ieceri atbalstīs arī apkārtējie privāti īpašnieki, un laukums kļūs par parku, kam varēs dot skaistu nosaukumu. Pretējas lietas izceļ vienu otru, teiksim, ja, kā zila krāsa izceļ dzeltenu vai zaļu sarkanu un otrādi, tā arī nesakopta vietiņa dara vēl interesantāk un vedina un mudina sakopt vairāk kaut ko. Izceļ sakopto vietu un pat varbūt mēģina pietuvoties tai. Tērbatas ielas galā atrodas divi acīs krītoši nami – 86. un 88. Pirmo 1901. gadā būvējis mucinieks Ernests Hamans pēc arhitektu Šēla un Šefela projekta. Otro 10 gadus vēlāk būvuzņēmējs Jānis Bulle. Nama arhitekts skaitās Konstantīns Pēkšēns, bet īstais autors esot būvinženieris Jānis Bulle juniors, ko ģimenei sauc par Džoni. Jānis Bulle ienāca Rīgā 1881. gadā un ienāca, kā mans tēvs zināja stāstīt, ar pauniņu pār plecu un sāk strādāt par amatnieku. Sakrāja sev naudu un sāk celt mājas. Pirmās mājas viņš pārdeva un par iegūto naudu cēla atkal jaunas mājas. Viņš apcēlas, tad viņam sāk dzimt bērni. Pavisam bērni viņam bija 12, no kuriem 3 maziņi mira. No tiem 9 bija 7 dēli un 2 meitas. Un mans tēvs zināja stāstīt atkal, ka Bulgarovs paps bija iecerējis visus savus dēlus izskolot tā, ka viņam būs pašam sava firma, kur katrs dēls aizņems kādu vietu. Viens būs būvinženieris, viens būs jurists, mans vectēvs. Mācījās viņš Rīgas amatnieku biedrības amatniecības skolā par asētāju. Viņš beidz skolu, viņam ļoti skaists diploms ir par skolas beigšanu. Un tā viņš visu mūžu strādāja pie sava tēva par būvinženieri. Būvinženieris bija arī dēls Aleksandrs Bulle, kas tāpat kā brāļi Alberts, Roberts un Osvalds piedalījās brīvības cīņās un dienēja Latvijas armijā. Lāčplēša kara ordeni saņēma Alberts, Osvalds un Roberts. Viņš bija virsnieks, viņš bija latviešu strēlnieku pulka virsnieks, 8. Valmieras strēlnieku pulkā. Un, kad sākās revolūcija, viņš arī aizgāja strēlniekiem uz Krieviju, bet viņš nonāca Balto pusē, ne Boļševiku pusē. Un karoja Sibīrijā. Imants bija tās latviešu strēlnieku pulks, kas karoja pret Boļševikiem. Un ar to nonāca līdz Vladivostokai, un tad sēdās kuģī un brauca uz Liepāju. Un tad iestājās tūlīt Latvijas armijā, tā vēl 20. gadā vēl bija karš Latgalē, lai Latgali atbrīvot, un tad piedalījās arī Latgales atbrīvošanā. Un par to viņš tika pēc nāves arī guldīts brāļu kapos. Bulgarovs paps pats, viņš bija viens no Rīgas namīpašnieku biedrības dibinātājiem. Piedalījās arī namīpašnieku krājaizdevuma sabiedrības dibināšanā. Un skatot caur dokumentus, es tā esmu secinājis, ka viņš arī ir bijis savu laiku Rīgas pilsētas valdē. Tad, kad viņš atnāca vai pārlūkot savas mājas, vai atnāca ciemos pie kāda no saviem dēliem, kas dzīvoja visi praktiski arī šajā mājā, tad visi mazbērni sastājās rindā. Un tad Bulgarovs paps piegāja katram, iedeva roku nobučot. Un tad, kā iet zoniņu, un tur tā, un tur vai ko tur. Un tad beigās katram tur pa 2 latiņu iedeva dāvanā. Man bija matroši tāda blūzīte un krūšu kabatiņā ielikt to 2 lati, vai ne? Un eju čurāt. Un toreiz jau bija dziļās atēs. Es biju uzkāpt uz to koku vāku un pieliecos, un man aiziet man lati iekšā tā te jau pa galam. Es sāku briesmīgi bļaut, kā tas puika, to man kās pa nelaimi, es saku pa galam un tā. Un kā vectēvs to dabūja zināt, viņš traki smējās, tā kā viss vēders viņam trīcē no smiekliem. Bet, lai man apmierinātu, viņš dod man 10 latu.
Bet es tā šaubīgi skatos, tas bija spožs, smuks, sudraba, ne, un tas tāds papīra gabals, man negrib apšmaukt. Nikolais Bullis strādāja par tehniķu vefā un savā apgādā izdeva arī nošu lapiņu populārajai dziesmai Dažu skaistu ziedu. Kāpēc? Tāpēc, ka muzikas aranžētājs bija viņa brālis Artūrs Bulle. Māsa Elvīra mira bēgļu gaitās Čehijā, bet Austras ģimene izsūtīja uz Sibīriju. Pārējie izglābās, un tagad daudz Jāņa Bulles pēcteču dzīvo vecvectēva celtajā mājā Tērbatas ielā. Tā bija tāda laucinieka iela, kad Rīgā visur ņēma to ledu nos no ielām, pa Tērbatas ielu nedrīkstēja aiztikt, jo tā bija atstāja lauciniekiem, ka iebraukuši bija tāda pausari ar ragavām, tā, lai tiktu ārā no Rīgas ar sniegu un ledu. Tā iela palika. Tūlīt vides fakti. Tālāk Latvijas šlagraptauja 2010. Pēc tam panorāma.